iesim uz pasaku. Šodien būs stāsts par luksaforu. Par zaļu gaismu, dzeltenu gaismu un sarkanu. Par zaļu, dzeltenu un sarkanu. Vakar bija pikniks. Uz pikniku bija ieradusies zebra. Uz pikniku atnāca arī drošības josta. Piknikā piedalījās luksafors. Draugi sasēdās un domāja par to, ka pārāk bieži uz ielas notiek negadījumi un ko tie varētu darīt. Zebra saka tā: varbūt, ka manas baltās svītras nav pietiekami baltas. Es došos tās izmazgāt un tās kļūs spožākas un cilvēki varēs labāk tās redzēt. Drošības josta prātuļoja: varbūt cilvēki man neusticās un domā, ka es neesmu pietiekami stipra, lai es varētu tos noturēt. Es došos pārbaudīt, vai es varu ziloni piesprādzēt. Luksafors atkal teica: varbūt cilvēki ir pieraduši pie manām krāsām, un man vajadzētu kaut ko pamainīt. Nākamajā rītā cilvēks sasēdās mašīnā, gribēja piesprādzēties, bet drošības josta nav. Tā tad nedrīkst braukt. Ceļa malā bija sapulcējušies tik daudz cilvēki. Visi grozīja galvas, gribēja tikt pāri ielai, bet gājēji pārēja nav. Kā lai tiek pāri ielai? Bet kādā krustojumā? Tur bija sastrēgums, tur bija korķis, tur bija īsts haoss. Mašīnas nezināja, ko darīt, jo luksafors šodien rādīja zilu gaismu, oranžu gaismu un lilā gaismu. Mašīnas nekā nesaprata, tās pīkstināja, šoferi māja ar rokām un teica: Luksafor, ko tu dari? Ātri vien visi draugi saprata, ka ir jāatgriežās savās vietās. Drošības josta piesprādzēja visus pasažierus, un mašīnas varēja doties ielās. Kad gājēji pārēja salika baltās strīpas vietās, mašīnas apstājās, un cilvēki varēja mierīgi pāriet pāri ielai. Bet luksafors, kad rādīja savas parastās krāsas, mašīnas uzreiz saprata: ja spīd zaļā, ir jābrauc, ja spīd dzeltenā, ir jāuzmanās un jāpagaida, bet ja ir sarkanā, stāvi un nekur nekusties. Lai arī dažreiz šķiet, ka noteikums varētu neievērot un tie vispār nav vajadzīgi, tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi mums visiem tos ievērot. Un ja tu kādu redzi, kurš tos pārkāpja vai ir aizmirsis, droši ej klāt un tos atgādini, jo tā mums būs visiem droši un priecīgi uz ielas. Ekrāna laika beigas. Iesim uzzīmēt mēs to pikniku, kur satikās zebra, drošības josta un luksafors. Atā, uz redzēšanos te